Mūsu dzīve sastāv no nepārtrauktas lēmumu pieņemšanas. Jau no paša rīta, kad mēs pieceļamies, ko īsti dzert šorīt? Brokastīs, tēju vai kafiju? Ko vilkt mugurā, ka es nākšu tagad uz baznīcu, uz dievkalpojumu? Vai ņemt līdzi lietu sargu vai neņemt? Un tā tālāk, un tā tālāk. Es nezinu, vai kāds ir saskaitījis, cik reizes dienā, bet mums ir jāizdara nepārtraukti izšķiršanās. Reizēm tās lietas ir absolūti sīkumi. Vai izšķirsimies tā vai tā, tur liela nozīme tam nav. Bet reizēm tās lietas ir nopietnākas. Tādas, kas iespaido mūsu dzīvi ilgtermiņā. Kā izdarīt dzīvē pareizās izvēles? Tā, lai vēlāk nebūtu jānožēlo. Man šķiet, mums katram ir bijis tā, ka mēs kaut ko izdarām, izvēlamies, izšķiramies, un vēlāk jāsaka, mums ir jākož pirkstos. Kāpēc mēs tā darījām? Varējām taču toreiz izšķirties savādāk. Varējām to lēmumu pieņemt savādāk. Tad viens padoms ir, mums vajadzētu tā nestrēpt karstu. Vajadzētu tā mēģināt ar to problēmu vairāk iepazīties, iegūt vairāk informācijas. Bet reizēm gadās, kad ar visu informācijas meklēšanu un lielo pētīšanu mēs tā kā tā pieņemam lēmumus, kas nav tie pareizākie. Es jau teicu, reizēm tie ir sīkumi. Bet reizēm ir nopietnas lietas, kas to mūsu dzīvi iespaido ilgtermiņā. Es esmu sastaps ļaudis, kas ļoti nožēlo to, ko viņi jaunībā izdarījuši. Bet neko jau izmainīt vairāk nevar. Var tikai nožēlot. Labot neko vairs nevar. Piemēram, kāds ir jaunībā sācis smēķēt, un viņš ir neatgriezeniski sabojājis savu veselību. Vēlāk viņš to nožēlo. Kāpēc es toreiz to darīju? Kāpēc es iesāku? Lai nu kā. Bet fakts ir tas, ka Dievs mums ir devis izšķiršanās iespēju, un Viņš to respektē, kā mēs izšķiramies. Viņš neuzspiež mums tā ar varu darīt tikai labo. Viņš neliek mums darīt tikai viņa prātu, bet viņš ļauj mums izšķirties. Var teikt, ka Dievs ir devis mums prātu, bet jādomā pašiem. Dievs ir devis mums seju, bet jāsmaida ir pašiem. Garīgajā jomā ir daudz svarīgāk, lai tie lēmumi, ko mēs pieņemam, tas, kā mēs izšķiramies, būtu pareizi. Jo tās likmes ir daudz augstākas. Runa šeit ir nevis par sīkumiem, runa ir par cilvēka glābšanu vai par cilvēku pazušanu. Bībele mums rāda daudzus tādus cilvēkus un viņu izšķiršanos. Jozuā. Viņš saka, lai citi dara, kā viņi grib. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Acīm redzot, tā situācija tāda, ka tie apkārtējie visi nedomā, ka vajadzētu kalpot tam kungam.
Bet Jozua saka vienalga, ko citi. Es izšķiros tā. Tad, kad daudzi Jēzus mācekļi atkāpās no viņa un vairs nestaigāja kopā ar viņu, viņš jautā tiem saviem tuvākiem, tiem 12. Vai jūs arī gribat aiziet? Un tad Pēteris visu vārdā, to 12 vārdā, viņš izdara izšķiršanos. Viņš pieņem lēmumu. Nē, mēs paliksim ar tevi. Dāvids saka savam dēlam Salamonam. Un tas ir tas pants, uz kuru es gribu balstīt tās mūsu kopējās pārdomas. Pirmā laiku grāmatā 28. nodaļa, 10. pants. Pirmā laiku 28.10. Tur ir tādi vārdi. Redzi, nu, saka Dāvids, kad tas kungs tevi ir izraudzījis, lai tu viņam uzceltu namu par svētu vietu, tad esi stiprs un dari to. Pavēle, kas prasīs no Salamana izšķiršanos, lēmumu pieņemšanu. Kā pieņemt pareizu lēmumu, lai nebūtu jānožēlo? Protams, man bija interesanti klausīties, kā tu tiem mazajiem bērņiem stāstīji kaut ko par veizi, jeb vazi, jeb vēl kaut ko, jeb GPS. Kāda tur ir šķiršanās? Vajag klausīties, ko viņš saka. Es vēl daudzus simtus kilometrus esmu nobraucis ar tām papīra kartēm. Man gan vajadzēja izšķirties, vai šis ceļš ir pareizais vai tas, vai griezt pa labi vai pa kreisi. Un cik reiz man gadījās, kad es ar visu to pētīšanu iebraucu strupceļā, jeb pa nepareizu ceļu. Atjēdzos, ka nē, man jābrauc citur. Kā pieņemt pareizu lēmumu? Es šeit domāju par garīgām lietām vairāk. Vispareizākais būtu, ja mēs pie tā lēmuma pieņemšanas jau tad, kad sākam domāt par šo izšķiršanos, lūgt palīgā Dievu. Kungs, palīdzi man pareizi izšķirties. Nevis tikai palīdzi man, lai izdodas tā, bet palīdzi man pareizi izšķirties. Dod man te sirdī iekšā to impulsu, kas mani virza, kas mani pamudina, lai es nepaļaujos tikai uz sava prāta gudrību, bet lai es ieklausos tevī. Garīgā jomā tas pareizais lēmums ir paklausība Dievam. Tam veizam arī jāpaklausa. Ja tu tiešām viņam uzticies. Paklausība Dievam. Tas nozīmē uzticēšanos, tas nozīmē kaut ko darbību, kādu darījumu, kaut ko jādara. Ja mēs savu garīgo dzīvi balstam tikai jūtās un savā prātā, tad kaut ko mēs darām nepareizi. Mēs gan vairāk meklējam to atziņu pareizo un tās savas izjūtas, emocijas. Kristīgās dzīves pamats ir paklausība un uzticēšanās. Paklausība nenāk viegli. Cilvēks pēc savas dabas ir vērsts uz sevi, tendēts uz sevi.
Viņš grib visu darīt pēc savu prātu. Man šķiet, ka visgrūtākais no visas Jēzus mācības, no tā, ko viņš saviem mācekļiem teica un ko viņš mums ir atstājis, tos paraugus, kā un kas mums būtu jādara, man šķiet, visgrūtākais ir kas? Tavs prāts, lai notiek. Ja mēs to noskaitām kā skaitām pantiņu, tad nav problēmas. Tas nav grūti. Bet ja mēs gribētu dzīvot tā, ar tādu sirds izjūtu, ar tādu atvērtību Dievu priekšā, uzticēties Viņam, kaut arī es nesaprotu. Uzticēties Viņam, kaut arī es domāju, ka vajadzētu savādāk. Vienalga, Dievs, ko tu saki, es tev uzticēšos. Vienalga, cik dīvains arī neliktos man tavs uzdevums, es paklausīšu. Nevis piespiests, nevis kurnēdams, bet ar priecīgu un pateicīgu sirdi. Atcerēsimies pravieti Eliju. Dievs sūta viņu pie ķēniņa Ahaba ar tādu pavisam nepatīkamu vēsti. Ej un pasaki ķēniņam, ka lietus nelīs vairāk, ka liels sausums nāks. Tā ir posta vēsts. Elija to izdara. Un nākošais Dieva uzdevums ir: tad, kad Elija šo posta vēsti ķēniņam nodevis, ko Dievs viņam saka? Bēdz. Bēdz un paslēpies. Tur, tālu prom no ķēniņa, tur pie Kritas upes paslēpies. Man liekas, tas ir viens neizprotams un dīvains uzdevums. Augstākā mērā nesaprotam pavēli. Vai tad tagad Elijam, kā pravietim, nevajadzētu nostāties tautas vidū, nevajadzētu sludināt tautai grēku nožēlu, jo tieši tautas grēku dēļ jau Dievs to postu sūta, to sausumu? Nē, Dievs saka, bēdz, paslēpies. Un tālāk ir Dieva vārdi. Es tur kraukļiem likšu tevi apgādāt. Kā tas var notikt? Kas te būs? Vai tad šajā situācijā nebūtu labāk, kad es nevis tur tupētu pie upes, bet būtu noderīgāks tautai ar savu sludināšanu, ar atgādinājumu par Dieva vēsti? Elija nespriedelē, kur viņš viņu prāt varētu būt noderīgāks. Viņš nedomā, kā tie kraukļi viņu tur apgādās. Viņš iet un dara. Viņš paklausa. To dara arī Noā, tad, kad viņš būvē šķirstu, kas arī ir dīvaina pavēle. To dara Mūzes, tad, kad viņš izved izredzēto tautu no Ēģiptes. Tad, kad viņš izgatavo vara čūsku pēc Dieva pavēles. Tad, kad viņš sit tuksnesī pa klinti, dīvainas pavēles. Kas tur var sanākt? Paklausi. Un tu piedzīvosi brīnumu. Tiem, kas vēlas Dieva vadību savā dzīvē, ikdienas sīkumos, tiem ir jāiemācās dzīvot paklausības dzīvi. Paklausīt arī tādām pavēlēm, kas nesaskan ar manu gudro prātu, kas liekas dīvains. Ziniet, citādāk mēs nesagaidīsim Dieva brīnumus.
tas pareizākais lēmums un tā pareizākā izšķiršanās ir paklausīt viņam. Dāvids saka savam dēlam Salamonam: tas kungs tevi ir izredzējis, ka tu viņam uzceltu namu par svētu vietu. Dari to. Salamons var paklausīt un var arī nepaklausīt. Dāvids jau ir miris. Nekādi lielie pārmetumi jau viņam nebūs no tēva puses. Viņš paklausa. Un viņš uzbūvē to graznāko, to skaistāko, to krāšņāko namu tam kungam, kāds vispār ir Bībelē aprakstīts. Mums arī ir jāuzceļ templis. Faktiski tā ir pavēle mums šajā rītā. Dievs, tas kungs, tevi, mani arī, ir izredzējis, lai tu uzceltu templi. Un nevis vienkārši templi, bet templi. Tādu templi, kas būtu svēta vieta tam kungam. Ne jau no akmeņiem, no zelta, no sudraba, kā Salamona templis. Runa ir par mūsu iekšējo, par mūsu garīgo templi. Jo Dievs vairs nemājo Jeruzalemes templī, viņš mājo šeit, katra kristieša sirdī. Un šo templi, šo garīgo templi mēs katrs viens sākam celt tajā brīdī, kad mēs sakam savu jāvārdu Jēzum, kad mēs pieņemam viņu, kad mēs apsolamies viņam sekot un kalpot. Tas ir tas brīdis, kad mēs katrs viens sākam celt savu iekšējo garīgo templi. Tad sākās tālākais ceļš pie tā tempļa būves. Tad sākās mūsu svēttapšana, mūsu pieaugšana, mūsu svētīšanās. Un tad mēs visi kopā, katrs ar to savu iekšējo templi, būvējam savas draudzes templi. No tā, kāds ir mans iekšējais templis, tavs, ir atkarīgs mūsu draudzes templis. Vai tā ir svēta vieta tam kungam? Mēs nevaram teikt, draudze ir tāda. Viņa ir tāda, tāpēc, ka es esmu tāds. Salamonam nebija jādomā, kā to darīt. Viņam projekts jau bija. Dāvids viņam visu bija sagatavojis. Materiāli bija, apraksts bija, kā jābūvē. Bija tikai jāizšķirās un jāstrādā. Mums arī projekts jau ir. Jēzus viss ir sagādājis. Mums ir uzrakstīts, kā jādara, kas jādara. Viss ir rokās ielikts. Mūsu uzdevums ir celties un būvēt. Vai tu esi paklausījis viņam? Esi ielaidis viņu savā sirdī? Esi sācis celt? Tā ir tā pirmā izvēle. Tā pirmā pareizā izvēle, kas cilvēkam ir jāizdara.
Tas ir tempļa būves sākums. Mana izšķiršanās, mana izvēle, mans jāvārds Kristum. Es domāju, ka daudzi no mums atbildēs apstiprinoši. Jā, es tādu izvēli esmu izdarījis. Bet tas nenozīmē, ka viss ir galā. Tas ir tikai sākums. Tā ir tā pirmā izvēle, pareizā. Nekas nebeidzās ar sākumu. Salamanam ir uzdevums uzcelt svētu templi tam kungam. Ar to, ka viņš iesāk tur kaut ko. Tās jau vēl nav beigas. Mēs arī varam uzcelt to ēku šķību, mēs varam uzcelt viņu greizu, mēs varam uzcelt ne pēc projekta. Mēs varam uzcelt to savu templi un līdz ar to arī savas draudzes templi. Nevis par svētu dievu vietu tam kungam, bet par laicīgu organizāciju. Mēs varam uzcelt par kristīgu klubu. Kāds ir tavs templis? Un tad, es nonācu pie tā, ka par templi ir jārūpējās. Nepārtraukti, nemitīgi. Ja mēs sākam domāt, viss ir kārtībā. Mums nav ko pārbaudīt tās sienas, viņas jau taisnās. Par templi ir jārūpējās. Ziniet, arī sudrabs apsūbē. Ja viņi laiku pa laikam nenotīra, regulāri nenospodrina. Visu laiku ar to dieva svērteni ir jāpieliek tam mūrim. Jāpārbauda, vai tā nama sienas, ko tu būvē, ir taisnas. Vai tas mūris nesagāzīsies? Kas tad notika ar Salamana templi pēc viņa nāves? Vienotā ķēniņa valsts sadalījās divās daļās – Ziemeļvalsts un Dienvidvalsts. Viena izredzētā dieva tauta, divas valstis, kuras nepārtraukti karo viena ar otru. Katrai no šīm valstīm bija savu ķēniņu. Abām valstīm kopā pavisam 39. Un no šiem 39 ķēniņiem tikai par dažiem atsevišķiem mēs lasām, ķēniņš darīja to, kas ir taisns tā kunga acīs. Par lielāko daļu Bībelē ir teikts, viņš darīja to, kas ir ļauns tā kunga acīs. Dieva izredzētās tautas ķēniņi dara to, kas nepatīk Dievam. Dieva izredzētā tauta savu ķēniņu vadībā iet nepareizā virzienā. Būvē nepareizu templi. Tas templis, kas Jeruzālēmē uzbūvēts kā akmens nams, ir prīmā. Tas, ko Dieva tauta būvē kā savu sirds templi, galīgi garam. Kas tad notika? Ķēniņš darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs, sekodams to tautu negantībām, ko tas kungs bija izdzinis, tad, kad Izraēļa bērni iegāja apsolītā zemē. Viņš atkal lika uzcelt ķēniņš kalnu augstieņu svētnīcas.
pielūdza debesu zvaigžņu pulkus, uzcēla altārus elkiem tā kunga namā. Dzirdiet? Templis, Jeruzalemes templis, pilns ar elkiem. Ne tikai kaut kur citur, ārpusē, mēs teiktu, pasaulē, tur gan. Templis pilns ar elkiem. Tas ir ķēniņš Manase, par ko tā ir rakstīts. Un ne tikai viņš. Dievam atkal un atkal bija jāsaka, jūs esat mani atstājuši. Mēs varētu domāt, kas man par daļu? Gar tiem ebrejiem, gar viņu izredzēto tautu, par viņa templi. Protams, ka viņi bija slikti. Kurnētāji, mūždien neapmierināti, mūždien novērsās no Dieva, neusticīgi. Es nesaprotu, kā Dievs viņus tādus varēja paciest. Stop! Kā Dievs mani var paciest? Es taču arī esmu svētā Dieva nams. Tu arī. Ar ko ir pilns mans nams? Vai tur nav sakrājušies elki, putekļi, mēsli? Par to nemitīgi ir jādomā. Par to nemitīgi ir tas nemitīgi ir jāiztīra. Tā ir tā iekšējā tempļa būve. No tā ir atkarīgs, kāda būs mūsu draudze. Ko tad darīja dievbijīgie ķēniņi? Viņš darīja to, kas taisns tā kunga acīs, staigāja Dāvida sava ciltsēva ceļus, sāka šķīstīt Jūdu un Jeruzalemi no elku kalnu augstieniem, nopostīja elku tēlus, izskauda miroņu izsaucējus burvis, lika noplēst netikļiem domātās telpas. Šīs telpas atradās kunga namā. Tas ir teikts par ķēniņu Josiju. Viņš staigāja tā kunga, sava ciltstēva Dāvida ceļus. Turējās pie tiem, neskatījās ne pa labi, ne pa kreisi. Mani mīļie, vajadzētu turēties pie tām vecajām tradīcijām. Atpakaļ pie Kristus. Atpakaļ pie mūsu ciltstēviem. Nevajadzētu skatīties šodien uz visu tas, kas bija pagātnē. Tur nekas prātīgs nav bijis. Mēs šodien nākam jauna paudze, jaunu pasauli sev celsim no nulles. Atpakaļ pie Tēva ticības. Mēs gribam kaut ko pārdabisku, kaut ko modernu, šodienīgu. Jā, mēs meklējam kādas pārdabiskas svētā gara izpausmes. Es nenoliedzu nevienu no viņām. Es esmu pārliecināts, ka svētais gars var nogāzt mani pie zemes, var paraut mani gaisā. Svētais gars ne tikai izdala garīgās dāvanas, bet viņš pēc savas gribas ļauj mums katram piedzīvot arī ārkārtējas brīnumainas viņa izpausmes. Es esmu piedzīvojis tādu savā dzīvē. Bet nevajag to mēģināt kaut kā mākslīgi inicijēt, pieprasīt, lai mūsu piedzīvojums kļūst par normu visiem. Nedrīkst to pārvērst par mūsu
garīgās kvalitātes rādītāji. Visur, kur darbojas Svētais Gars, ir šīs divas lietas. Viņš norāda uz Kristu un norāda uz grēku. Viss pārējais nav Svētā Gara funkcijas, bet ir Svētā Gara izpausmes formas. Visiem kristiešiem kopīgais ir žēlastības dāvanas un Svētā Gara auglis. Nevis garīgie piedzīvojumi. Atpakaļ pie Tēva ticības. Ko vēl tie dievbijīgie ķēniņi darīja? Panāca Josija, ka visi tie cilvēki, kas atradās Jeruzalemē, atkal sāka kalpot tam kungam. Tik radikāli un tik bargi viņš rīkojās. Ķēniņi var daudz, tu arī vari daudz. Mēs arī šodien varam daudz, ja tikai nenovēršamies no pareizā ceļa. Ja nebūvējam to savu templi šķīvu. Templis. Kā ir ar viņu šodien? Ar manu. Ar to manu iekšējo templi. Ar to mūsu draudzes kopējo templi. Vai nav te saradušies tādi mazi elku dievu altārīši, pie kuriem mēs mielojam savus acis, kavējam savu laiku, varbūt mazliet pat kādam no tiem uzticamies? Varbūt tie šķiet pavisam nevainīgi un pavisam maziņi. Uz ārpusi nekas nav vēl redzams. Nekādu lielu postu arī tas nenes. Un mums šķiet, kā mūsu garīgo dzīvi viss ir ok. Viss ir kārtībā. Vai jūs zināt, ko tie dabas pētnieki saka par smagiem metāliem? Tie tā pamazām uzkrājās organismā. Svins, dzīvsudrabs un kas tur vēl. Neko jau nemana. Bet viņi uzkrājās, kļūst aizvien vairāk, iespaido mūsu organismu aizvien vairāk, un tad parādās vainas. Vai neesam piegānījuši templi ar mēsliem? Kādreiz tie sāks smirdēt. Padomu laikam, pirms lieliem valsts svētkiem, visas tās ražošanas telpas tika noplombētas. Gāja liela komisija, tur augsti vīri, un katrs durvis noplombēja. Bet pirms tās noplombēšanas, ļoti rūpīgi izskatīja tās telpas. Un galvenokārt, ko meklēja? Jūs tie jaunie nezināt. Tāpat kā man ar to vāzīja grūtības. Meklēja eļļainas lupatas. Jo eļļainām lupatām piemīt Timotejs met ar galvu. Viņam tā lieta zināma. Eļļainas lupatas var aizdegties pašas no sevis. Viņas tur ir, un tad kaut kā tas siltums, es nezinu no fizikas, kas tur ar viņām notiek, un tad viņas uzliesmo. Un var izcelties ugunsgrēks no vienkāršām, netīrām lupatām. Tas, ko mēs izdarām kaut kādu sliktu lietu, kaut kādu grēku vai ko, tās ir tikai sekas.
Sekas tam, kas šeit ir iekšā bijis. Cēlonis ir sirdī. Jāiztīra no tām eļļainām lupatām. Nepiegāni savu templi ar tādām. Viņas kādreiz sasniegs kritisko masu un aizdegsies. Un tad tas izpaudīsies uz āru. Kā grēks, kā atkrišana. Tas, kas iekšienē būs ilgi briedis. Negaidi, kamēr tas notiks. Tas templis ir nepārtraukti jātīra. Ko tad mums darīt, lai tas mūsu sirds templis un draudzes templis nepiesārņotos? Nepārtraukti jārūpējās par to. Mēs nedrīkstam būt kā sērkociņš. Tie jaunie zina, kas ir sērkociņš. Zina tomēr. Kas ātri tā iedegās, nociest. Un nav vairāk. Jeb komēta, kas pie debesīm tā vienu brīdi nomirdz gaisma un nav vairāk nekas. Ilgtermiņā mums ir jārūpējās. Nedrīkst būt, ka tā mūsu sajūsma noplok, mūs aizrauj citas mācības un citi mērķi. Mīļie, tā ir Dieva pavēle jums katram šodien. Man jau 2 nedēļu garumā, kad es domāju par šo svētdienu. Tā ir Dieva pavēle man uzcelt svētu templi tam kungam. Savu templi un draudzes templi. Viņš šodien grib vērst to uzmanību katram uz mums pašiem, uz sevi. Vai mēs ieraugam kādu elku Dieva altāru sevi un draudzē, ja mums šķiet viss kārtībā? Ja tā, tad lūgsim Dievu, lai Viņš apgaismo mūs, lai Svētais Gars atver mums acis. Mani mīļie, kaut Svētais Gars šajā rītā nogāztu mūsu zemē. Mēs daudz šajās pēdējās dienās esam dzirdējuši par zemē krišanu. Man ir bijuši daudz jautājumu un daudz zvanu. Ko es par to saku? Bībelē arī ir daudz stāstu par to, ka cilvēki krita zemē. Viņi saplēsa savas drēbes. Viņi kaisīja sev pīšļus uz galvas. Vecā derībā tā bija. Tas izteica izmisumu, bēdas, pazemošanos, grēku nožēlu. Tādu krišanu pie zemes mums vajadzētu meklēt. Kaut Svētais Gars mani biežāk šādā kontekstā notriektu pie zemes. Nožēlā par to, kādi mēs esam bijuši, ko esam darījuši, ka esam atkāpušies no Dieva likumiem, ka mūsu iekšējais templis ir pilns ar smagiem metāliem un eļļainām lupatām, ka tās sienas tiek būvētas šķīvi. Es neaicinu jūs burtiski saplēst savas drēbes, ko tad mēs rītā vilksim mugurā. Bet ar tādu sirds sajūtu Dievu priekšā, izmisums par grēku, grēku nožēlu, pazemošanās viņu priekšā, karsta lūkšana. Tas ir tas mūsu ceļš. Kā mēs varam tos elku altārus noārdīt? Un tas ir tas otrs pareizais lēmums, ko mums vajadzētu pieņemt. Es celšos un ķeršos pie darba. Sākšu tīrīt. Bet darīsim? Neviens tā sajūsmā galvu nemer, bet vajadzētu. Ar ko sāksim? Ar jaunu solījumu.
Kungs, es gribu darīt tikai to, kas ir taisns tavās acīs. Sāksim ar atjaunotu derību. Katru rītu pamostoties, lūgsim ne tikai to, lai Viņš mūs šajā dienā sarga, vada, palīdz izdoties visiem mūsu plāniem, bet lūgsim arī, Kungs, palīdz man šo dienu nodzīvot ar to, kas ir taisns tavās acīs. Palīdzi man, lai es šodien varētu kaut ko iztīrīt no tā sava tempļa. Atbrīvoties kaut mazliet no tiem smagajiem metāliem. Lai spožāk sāk mirdzēt tie Dieva tempļa patiesie dārgakmeņi. Kungs, Dievs, es Tev pateicos par to, ka Tu mūs vadi cauri šai dzīvei. Kungs, arī par to, ka Tu mums esi devis nevis piespiedis Tev sekot, nevis ar varu licis mums darīt Tavu prātu, bet Tu esi ļāvis un savā žēlastībā respektējis mūsu izvēli. Kungs, Dievs, palīdz man to savu garīgo templi tīrīt, lai tas nepiesārņotos ar lielākiem vai mazākiem elku altāriem, un lai tas mans garīgais templis netiktu iebūvēts mūsu draudzes kopējā templī, kā šķīps, greizs un nepareizs. Kungs, Dievs, svētī Tu mūs katrus vienu tā. Svētī arī manas māsas un manas brāļus draudzē, lai mēs visi kopā varētu uz Tevi skatīdamies, Tevi pielūgdam un Tevi slavēdami paklausīt Tev. Kungs, es Tev slavēju, pateicos un pielūdzu tagad un mūžu mūžos. Āmen.